Tas bija tālais 1996. gads, kad pirmo reizi es ar filmēšanas kameru uzkāpu pie jūras ērgļa ligzdas un palīdzēju šim nopietnam vīram, Jurim Lipsbergam, kurš toreiz pētīja jūras ērgļus, apgradzenot jauno putnu. Laiki gājuši uz priekšu, un jūras ērgļa liktenis ir bijis tāds stipri labvēlīgs priekš sugas Latvijā. Šajos gados sadarbība ir bijusi ne tikai ar Juru Lipsbergu sākotnējo, vēlāk tā izvērsās ar Ķuzjāni, kurš pārņēma, tā teikt, stafeti un turpināja pētīt šo jūras ērgli, un to dara vēl joprojām. Kā jūs tik daudz zināt par jūras ērgļiem? Ir tā, ka es ar jūras ērgļu pētīšanu nodarbojos jau vairāk kā 10 gadus. Pirmo jūras ērgļu mazuli es apgredzenoju 99. gadā, un kopš 2007. gada es varētu teikt tā, ka pazīstu lielāko daļu no Latvijas jūras ērgļiem arī personīgi. Un es katru gadu apsekoju visas zināmās ērgļu ligzdas, viņas kontrolēju, gradzenoju mazuļus, skatos, ko šie putni ir ēduši. Arī strādāju ar gradzenu nolasījumiem. Mēs zinām, ka Latvijā ir ievērojams daudzums ērgļu, kas pie mums nemaz nav šķīlušies. Viņi ir uz Latviju atnākuši, ja tā varētu teikt, no citām valstīm, piemēram, no Igaunijas vai no Lietuvas, kur viņi ir šķīlušies. Un tālākais tāds pārceļojums ir vairāk kā 300 km. Ja? Viens ērglis, kas ir šķīlies kaut kur šeit, ja? Igaunijas dienvidu daļā, viņš ligzdo šeit, rajonā starp Saldu un Dobeli. Nosaukums ir nedaudz maldinošs, jo varētu domāt, ka jūras ērglis ir saistīts ar jūru. Bet no tiem aptuveni 100 pāriem, kas Latvijā ligzdo, tiešā veidā ar jūru ir saistīti varbūt tikai 10–15%. Absolūtais vairums no mūsu jūras ērgļiem ligzdo iekšzemē. Viņi ligzdo pie zivju dīķiem, pie ezeriem, upēm, pie lielām bebrainēm. Un viņi barībai ķer to, ko var noķert šādās vietās, dažādas zivis, ūdensputnus, arī putnus, kas ir sastopami tādā, ja varētu teikt, vidējā mūsu lauku ainavā, kā piemēram tas pats baltais stāķis. Bet tie īstie jūras ērgļi, ja mēs viņus tā varam saukt, kas ligzdo jūras malā, viņi lido baroties jūrā un ķer jūras putnus, piemēram, jūras pīles vai kājas, kā arī zivis, kuras var noķert tikai jūrā, piemēram, vējzivis. Ja? Tādu vērtīgu materiālu iegūstam noliekot kameras pie kāda objekta, vai tas ir šis beigtais dzīvnieks, kur putni nāk baroties, tad var redzēt, kas šeit notiek bez cilvēka klātbūtnes. Mēs Kurzemes piekrastē zinām viena jūras ērgļu ligzda, kas bija burtiski izklāta ar vējzivju atliekām. Ja jūs redzat tādu tipisku mūsu iekšzemes ērgļu arī, tās tradicionālās barības atliekas, tev redzēt kārtējo stāķi, tas ir stāķa knābis, stāķa kāja. Šī varētu būt zēvis kāja. Ir tā, ka jūras ērgļiem, tā, kad tie mazuļi šķiļās, viņi mēdz šķilties ar laika nobīdi, kas nozīmē, ka bieži viens mazulis ir lielāks par otru. Ja? Un tādā gadījumā var gadīties, ka viens mazulis ir gradzenojams, bet otrs ir pārāk mazs. Šis ir ļoti interesants gadījums. Tas iespējams ir interesantākais novērojums mums šovasar. Sāksim ar to, ka ligzdā 3 jūras ērgļu mazuļi, un tādi gadījumi šogad Latvijā bija tikai 2, kad bija veseli 3 mazuļi vienam ērgļu pārim. Bet interesantākais ir šis te, jums viņš varētu izskatīties pēc vēl viena maza ērglīša, ērgļu brālīša vai māsiņas, bet tā tas nav, tas ir peļu klijāns. Tas ir dzīves peļu klijāna mazulis, peļu klijāns arī plēsīgais putns, parastākā plēsīgo putnu suga Latvijā. Un šajā gadījumā pieaugušie ērgļi ir paņēmuši no klijānu ligzdas dzīvu klijānu mazuli un atnesuši uz savu ligzdu bērniem, kā tādu trenažieru, lai viņi paši mācītos medīt. Šāds gadījums Latvijā jūras ērgļiem līdz šim vēl nebija zināms. Bija zināms viens līdzīgs gadījums Klinčērgļu ligzdā. Bet, diemžēl, mēs nezinām, kā viņš beidzās. Visticamākais jau, ka vienā brīdī tas klijānēns tika apēsts, bet spriežot pēc tā paša gadījuma teičos, tie klijānēni ligzdā var būt ļoti žiperīgi un tādā labā stāvoklī. Un varbūt pamats domāt, ka ērgļi pirms tam to klijānēnu pat varētu būt barojuši kā savu mazuli. Ja? Daudzas ligzdas ir tukšas, kā piemēram šī. Redzēja, ka ērgļi pavasarī viņi ir sagatavojuši ligzdošanai, viņi ir izklāti ar sausu zāli. Viņa ir pat vēl salīdzinoši nesen dekorēta ar zaļiem zariņiem.
Mēs zinām, ka ir situācijas, kad ērgļi šādu ligzdu sagatavo un tā arī olas neizdēja. Bet tāpat labi var gadīties, ka tā ligzdošana ir bijusi nesekmīga, ka ērglis agri pavasarī ir bijis notraucēts no olām, tajā mazajā brītiņā atlido, piemēram, krauklis, un olas ir prom, un ligzdošana ir nesekmīga. Kā jūs varat nebaidīties, kad šis putns, piemēram, uzbrūk? Ir tā, ka jūras ērgļi, pieaugušie putni pie ligzdas nekad neuzbrūk. Ir citas plēsīgo putnu sugas, kas pie ligzdas var būt ļoti agresīvas. Piemēram, vistuvanagas var tiešām mesties virsū gradzenotājiem un ar nagiem saskādīt seju. Jūras ērgļi pieaugušie putni gradzenošanas laikā parasti uzturās kaut kur tālu projām, riņķu augstu gaisā un vēro to, kas pie ligzdas notiek. Bet ir tā, ka mazuļi, protams, arī nav gluži ar pliku roku ņemami, un tādi, kas jau ir paaugušies un ir tuvu līdzspējēji, var būt ļoti agresīvi un var paši mesties virsū gradzenotājiem, tad, kad viņš pie tās ligzdas pienāk. Un tad pēc tādas gradzenošanas sezonas rokas, protams, ir sadīrātas vienās strīpās un caurumos. Bet tā, ka jūras ērglis varētu reāli apdraudēt to pētnieku, kurš pie tās ligzdas ir piekāpis, tāda gadījuma mums nav zinām, vismaz par pieaugušiem putniem. Vai vēl kaut kur pēta šos jūras ērgļus? Ar Igaunijas pētniekiem mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Mēs īstenojam arī kopīgu projektu, kur ietvaros veicam gan šīs sugas pētīšanu, gan arī izglītojam cilvēkus, kas varētu būt iesaistīti šīs sugas aizsardzībā. Tie galvenokārt ir meža nozares ļaudis un arī cilvēki, kas ir saistīti ar dīķsaimniecībām. Vai šiem jūras ērgļiem arī ir kāds ienaidnieks? Varētu teikt, ka dabisko ienaidnieku šai sugai faktiski nav. Protams, jau uz zemes nonāk kāds savāds vai ievainots pieaugušais putns, noteikti atradīsies kāds, kas viņu beigās apēdīs, vai lapsa, vai meža cūks, vai pat varbūt kāds ienocons. Protams, ļoti daudz problēmu šai sugai radīs cilvēks, ko mēs jau varam tā nosacīt, uzskatīt par dabisko ienaidnieku. Ja? Jo šie ērgļi ilgus gadus pagājušā gadsimta pirmajā pusē ir tikuši speciāli šauti, viņu ligzdas pat ir zāģētas nost, un vēl ērgļiem milzīga problēma ir bijusi lauksaimniecības ķīmija. Ja precīzāk, tad tāds pesticīds kā DDT, par ko jūs varbūt jau esat skolā dzirdējuši. Ja? Un šī DDT lietošana lauksaimniecībā, viņa faktiski noveda Eiropas jūras ērgļus daudzās valstīs gan līdz izušanai. Kur visvairāk uzturās šie jūras ērgļi? Vairums no tiem 100 pāriem, kas Latvijā ligzdo, dzīvo Kurzemē šeit. Un iemesls varētu būt meklējums tajā apstāklī, ka Kurzemē ļoti bagāta ar ūdeņiem. Tur ir ļoti daudz zivju dīķu, ezeru, upju. Un līdz ar to ērgļiem ir arī ļoti labas iespējas baroties. Un plus vēl Kurzemē ir daudz mežu, kur viņi varētu būvēt ligzdas. Austrum Latvijā ērgļi ir mazāk. Lubāna ezers ir izņēmums, jo ap Lubāna ezeru ligzdo aptuveni 10 pāri. Savukārt par Latgales ezeru rajonu mums ir ļoti maz informācijas un ir pamats domāt, ka lielo vairumu no ligzdām, kas tur atrodas, mēs vienkārši nezinām. Ja? Un kā jūs teicu, aptuveni 10 pāri ligzdo gar mūsu jūras piekrasti un iet ārā baroties jūrā. Es domāju, ka varētu mēs apskatīt kaut ko dabā, tur, kur mēs Ķemeru Nacionālā parkā jau vairākus gadus piesaistam šos jūras ērgļus. Šeit arī bieži vien tiek uzcelts kāds slēpnis, no kurienes vai ķuzi-Jānis vēro putnus, lai nolasītu kāju gredzenes numurus, vai arī plāno šo putnu ķeršanu, jo ļoti vērtīgi ir arī noķert šo pieaugušo putnu, kas ir ārkārtīgi grūts pasākums, nemaz tik viegli realizējams, lai uzliktu šos raidītājus. Slēpnis ir jātaisa kādu laiku pirms tu gribi sēdēt iekšā un kaut ko vai vērot, vai filmēt, vai fotografēt. Otra lieta ir, kad slēpnī jāatnāk tevi tumsā, kamēr putni vēl nav modušies un nelido. Un ja tu ielīdīsi un kāds krauklis redzēs to, tad būs signāls un uz ilgu laiku te būs klusums. Neviens krauklis tuvumā vairs nerādīsies. Un par jūras ērgli vispār nerunāsim. Šobrīd arī nemaz nav tik silts. Ir jau vasarā ļoti pacietīgi jāgaida un laiks jānāk iekšā. Bet ja ziemā ir mīnusiņi, tad sēdēt šādā teltī nemaz nav tik feini.
no rīta tik spalks sals. Bet, ja kaut ko grib sasniegt, nu, tad tā ir jādara. Krauklis reko jau ir ļoti satraucies par mūsu klātbūtni, izziņo visiem. Dabā notiek savu veidu sadarbība, jo pa nakti šādus kritušus dzīvniekus apmeklē vai nu vilki, vai lapsas, vai jenotsuņi. Un tie ir tie, kas vieglāk pārkož šo ādu un izdara kādu ādā caurumu. Un tālāk jau lielais kraukļu bars ir tas, kurš tiek klāt pie muskuļaudiem. Un tādā situācijā arī jūras ēglis vieglāk tiek pie barības. Piemēram, vasarā man bija gadījums, kad viens beigts dzīvnieks bija ūdenī un liela izmēra un jūras ērglis, acīm redzot, nebija pārāk priecīgs, viņš tur nevarēja tikt tā klāt. Viņš pat mēģināja to izvilkt krastā un ar savu spānu spēku, jāsaka, izkustināja, bet tālāk daudz viņš neaizvilka, ēd vien turpatās. Tad, kad ērglis ir lidojumā, tad visi kraukļi ir gaisā, jo viņi zina, kad pikējot, respektīvi samazinot augstumu, šis ērglis ir stipri bīstams, ka viņš var noķert kādu. Bet tikko ērglis ir nosēdies zemē, tad viņi visādīgi to ērgli tur ķircina un cits raustā aiz astes. Un ērglis, saprotams, jūtās bišķi nekomfortabli, bet viņš to pacieš, ja viņš var tikt pie barības. Ja? Cilvēkiem par šo ērgli ir ārkārtīgi maz priekšstats, jo putns ir tik uzmanīgs, ka viņš nekad cilvēku tuvumā nelaidīs, un līdz ar to cilvēku arī viņi nedabūna redzēt. Un tā izdevība iepazīties ar šo putnu ir tāda, varētu teikt, privilēģija ornitologiem, putnu pētniekiem. Līdz ar to cilvēki bieži vien nezin, ka tāds vispār ir.